Sveiki! Tātad vēl aizvien interesot no iepriekšējās tēmas par dievturiem, bet varat arī pat neskatīties, ja jums tā tēma nav konkrēti aktuāla un interesanta tieši, ko es domāju par dievturiem, bet, tā tēma, teiksim, turpinās. Tātad, ja es uzskatītu, ka pasaulē visumā droši vien grūti teikt, par pasauli, par zemeslodi, par mūsu civilizāciju, kas mums notiek, ir tādas reliģijas, kuras uzskata, ka notiek kaut kāds karš starp labo un ļauno, kam es nepiekrītu, taču cilvēku civilizācijā kā tādā, enerģētiskajā laukā, egregoros, visām, kas pārstāv civilizāciju. Tas nav kaut kāds, protams, dievības piedalās tajā. Jā, viņas piedalās. Un saka, egregori ir tas, kas ļoti. Egregors cilvēki rada, tās ir mentālas struktūras. Mēs paši viņus sataisam un tad ar viņiem ņemamies, jā. Bet tas ir normāls process, jā, tā kā egregors pats par sevi nav nekas ļauts. Mēs visi ar viņiem saskaramies, mēs nevaram no viņiem izvairīties, tā ir civilizācijas sastāvdaļa, kur ir divi cilvēki, kuri domā vienu un to pašu, tur rodas egregors. Viens cilvēks nevar, bet divi jau sākot jau var izveidot mazu egregoru. Tātad, ja es varētu piekrist kaut kādai cīņai mūsu civilizācijā starp kaut kādiem spēkiem, diviem, kas pārstāvēt labo un ļauno, tad kā es definētu to? Viens ir tas, tā puse, kuru pārstāv arī dievturi, ko pārstāv kristētība, ko pārstāv islāms, ko pārstāv jebkuras vienīgās patiesības un jebkuri spēki, kuri pasaka, mani dievi tā teica, tie ir vienīgie dievi, vai ir retākos gadījumos, tie ir mani dievi, jums ir varbūt citi kaut kādi dievi, ja, bet mani dievi ir labāki, tāpēc jums jāklausās manos dievos un jādara tā, kā mani dievi saka. Un kuriem ir šis te, ne jau es to saku, Dievs to saka. Tas ir tā, kā parasti kristieši saka. Tā ir teikts Bībelē, tāpēc tas, ko es saku, tas nav mans personīgais viedoklis, manā pusē ir Dievs. Un tu nevari vispār mani apstrīdēt, tāpēc, ka manā pusē ir Dievs. To ir teicis Dievs. Tur nemaz nevariem mēs strīdēties, tāpēc, ka ne jau es te runāju, Dievs tā saka, ja? Tātad, un otrā pusē mums ir liela daļa neopagānisma, agnosticisms, ateisti, sātanisti, daļa kaut kādu New Age reliģiju nedaudz, bet viņi laukoties tad otrā pusē. Un brīvdomātāji visādi paši, kas ir garīguma kaut kādi meklētāji, var būt vienā vai otrā pusē. Tas viss ir ļoti nenoteikti. Ir pat cilvēki, kuri pēc īstenībā savas būtības un rakstura ir vienā pusē, un īstenībā tas, ko viņi dara, ir vienā pusē. Bet, pēc kaut kādas no ārējās tādas varbūt ģimenei iemācīties vai valsts, kur viņi dzīvo, vai pēc kaut kādām citām lietām, viņi, tagad formāli atrodas otrā pusē. Kāda ir lielākā atšķirība starp šīm abām pusēm? Protams, ir tas, ka viena puse apgalvo, ka mani dievi ir labāki, vai mani dievi ir vienīgie, vai mans dievs ir vienīgais, un tāpēc man ir taisnība. Un jums visiem ir vienkārši jāpakļaujas man. Un viņi ignorē to, ka ir ļoti daudz šādu dažādu ticību, kuras vienkārši apgalvo, manā pusē ir Dievs, un ne jau es to saku, Dievs to saka. Kāpēc viņi vēl aizvien kaut vai tas pašas kristietības ietvaros? Ir tik daudz dažādu konfesiju, kurās arī ir ļoti dažāds uzskats, ja viņi visi skaitās kristieši. Kāpēc es vispār uzskatu, ka kristietība kā tāda vispār ir ļoti staipīts jēdziens, jo cik es runāju ar kristiešiem, viņi tik bieži saka, jo bieži vien jautā, kas tev ir par kristietību, kāpēc tu neesi kristieti, kāpēc tu negribi, ja? Un kad es kaut ko pasaku, mēs jau tādi neesam, tie jau katoļi, vai katoļi atkal, tie jau kaut kādi protestanti, kā tā saka, vai tie kaut kādi tur kaut kādi trakie amerikāņi, tur tie, tā kā,
Dienvidu baptisti vai tie kaut kādi tur jehovieši tikai tā domā, bet tie visi skaitās kristieši, ja? Nu, tā jau ir tradicionāls konfesijas, bet arī kas ir tradicionālā konfesija, kurā valstī arī atšķirās, ja? Amerikā ir viena tradicionālas konfesijas, mums ir kaut kādas citas tradicionālās konfesijas. Ko saka adventistu metodisti, kas arī Latvijā skaitās tradicionālās konfesijas atzītās, ja? Tā kā arī ir atšķirīgas lietas, un uz ko viņi liek uzsvers. Tāpēc ir ļoti grūti saprast, kas īsti ir kristietība. Ja? Nu, viņiem ir kaut kāds vispārēja, kaut kas, ka viņi balstās uz Bībeli, bet ir diezgan daudz, kuri saka, ka viņi noliedz, piemēram, veco derību un atbalsta tikai tā kā, šo tā jauno derību un tam līdzīgi svies. Bet kas ir tā lielā atšķirība? Viens ir, kā jūs saku, vienīgā patiesība, un mani dievi labāki par taviem, vai mani dievi ir vienīgie dievi, un vispārējie ir vai dēmoni, vai vispār nepastāv. Un otrs ir, kas arī sasaucās ar iepriekšējo video par dievturību, kur tu esi piedzimis, par ko tu esi piedzimis, kā tu esi ģimenei mācīts, kā tev ir, tas tev ir jāpieņem. Tātad, ja tu esi, nu, kā saka dievturī, ja tu esi piedzimis pie latvieti, tad, nu, un tev arī adekvāti tu izskaties pēc latviešu, nevis tu esi kaut kāds nepareizi izskata latvietis, ja? Vai, nu, ja tā ir, nu, kā cik tu var pierādīt tomēr, ka vairums tev senči ir latvieši, ja? Nevis kaut kādi tur vienalga kas cits, ja? Tad tevs ir tāds, kā tev tāds iekšēji vienkārši, nu, tu esi, tev tas ir jādara, nu kā? Tā kā tev ir jābūt dievturim, viss. Tas ir tas, kas tu esi, tu esi latvietis, tātad tev ir jābūt dievturim. Vai kristieši, ja tu esi piedzimis, nu tā kā ķeizaram ķeizara tiesa, tur dievam dieva tiesa, zemniekam zemnieka tiesa, arī samierinies ar sev likteni, kur tu esi. Protams, atkal citi, jo tur tā kā cīnās par to, ka jo vairāk naudas, jo tu labāks kristietis, jo dievs tev atalgos ar naudu, ja? Varbūt arī citādāk, ja? Indiešu kastu sistēma, kurā kastā tu esi piedzimis pēc savas karmas, tajā tev ir jāpaliek, neko nevar darīt, kastu nevar mainīt. Tas ir reāli, kas tu esi kā cilvēks, kurā kastā tu piedzimi, tur tu paliec. Musulmaņi, kuri pieņem ļoti labprāt no citus cilvēkus, kuri nāk no citām reliģijām un kuri grib konvertēties islāmā, ļoti labprāt pieņem, bet, ja tu esi piedzimis musulmanis, vai tu esi pārgājis islāmā, viss. Nekādi vairs nevar tikt ārā. Nu, protams, tad izbēgt un beigt to darīt, ja? Bet, nu, pēc tā kā viņu reliģijas uzskatiem, ja tu esi bijis jebkurā brīdī musulmanis, tad viss ar to tev ir jāpaliek un uz tevi attiecās viss musulmaņu likumi un bla, bla, bla. Viss. Tas pats ir par to, par patriarchālismu, par dzimumu lomām. Tu piedzimi vai nu par vīrieti vai par sievieti, un tagad tev ir šīs tradicionālās patriarchālās dzimuma lomas absolūti jāievēro, jo vienkārši tā ir, tāda ir dzīve, tāda ir noteikumi. Vai par izskatu ir pēc cilvēku, kuri liek ļoti milzīgu uzsveru, nu, īstenībā man ir, nu, no tādām šāda stila reliģijām samērā labs uzskats par sikismu, bet, nu, viņiem arī, piemēram, ir kā cik tev ir mati, jebkādi uz ķermeņa, tik ir jāaug. Nu, man, piemēram, ja es pārietu sikismā, ja, jo es saku, ja man būtu jāizvēlās kaut kāda tradicionālā lielā reliģija no šādām jāizņemt sikismu, tas man vienkārši interesē, un man tas liekas sakarīgākais no visu, ko es zinu. Es nekādā gadījumā nevēlos to darīt, bet, nu, tas ir, ja man būtu jāizvēlās. Es staigāju apkārt ar diezgan pamanāmām mūsām, un es reiz mēģināju izaudzēt vienu bārdas matiņu, kad es biju slima, un es vienkārši viņu atstāju vienu. Nu, šī tik garš izaug. Man būtu viss tāda šķidra bārda. Nu, rietumu sabiedrībā, nu, kā uz mani skatītos. Jo, piemēram, es staigāju ar neskūtām kājām, kuras man ir abnormālas palvainas, vienkārši matainas, tā kā parasti ir vīriešiem, jā. Es staigāju apkārt
arī mežģīņu kleitiņās ar šādām ļoti matainām kājām. Bet uz sejas, es godīgi, es negribu to ļoti šķidro bārdiņu. Ja es varētu izaudzēt tur riktīgi kārtīgi smuku bārdu, nu tad tas vēl būtu pieņemamāk nekā vienkārši kaut kāds diezgan tāds, nu riktīgi būtu, jā. Nu, sikis mans ir obligāti, nedrīkst tā kā griezt vai skūti vai raut ārā nekādus matus. Nu, kāds tu esi, tādam tev ir jābūt. Viņi arī ir pret, nu vienkārši tas nav tik strikti. Nedrīkst arī, piemēram, būt tetuvējumi vai kaut kādi piercingi vai nu kaut kādas ķermeņa modifikācijas, ja tā kā nagus drīkst griezt. Nezinu, kā atšķirība no matiem, kāpēc sastāv no viena tā paša apmēram, bet labi. Tātad būtībā doma tāda, kāds tu esi, tur tev ir jāpaliek. Un tev ir vienkārši jāpieņem pasaules kārtība. Tev ir nu, vienkārši jāpaliek tur, kur tu esi, un izvēle. Patriarchālisma arī kontroli jāpār sievietēm, un ir tātad uzskats, ka pastāv kaut kādi šie te dabiskie likumi, tikai viņi katrā reliģijā ir citādāki. Un tad, nu, saprotam arī lūdzu. Kā var uztvert to nopietni, kā no katras puses visas šīs tās reliģijas, kuras uzskata, ka tev nedrīkst būt izvēle, kur tu piedzim, kāds tu piedzim, par to tev ir jābūt un ko nedrīkst mainīt, ja? Tev ir vienkārši šie te pilnīgi striktie likumi un katrs brēdz, ka man ir taisnība, tikai viņu ir tik daudz un viņi brēdz dažādas lietas. Es vienkārši nesaprotu. Es negribu saprast. Es reāli vienkārši to nepieņemu. Un, jā, tas manā uzskatā, tā ir ļaunā puse. Ja civilizācija ir kaut kāda ļaunā puse, tad tā ir ļaunā puse. Tas ir tas, ko es uzskatu par ļaunumu. Un tas ir bijis valdījis ļoti ilgi civilizācijā. Un tagad, kad mēs, sākot ar 19. gadsimta beigām, bišku rāpjamies ārā un parādās kaut kāda izvēle. Izvēle ir otrā pusē. Tas, ka cilvēkiem ir izvēle mainīt reliģiju, vai nebūt nekādā reliģijā, vai būt agnostiķiem, domāt, ka varbūt kaut kas tāds garīgs pastāv, bet es nezinu, un varbūt es pat esmu piedzīvojis kaut ko es nevaru izskaidrot, bet es to nevaru izskaidrot, es nezinu, kas tas ir, es īpaši to nekoncentrējos, ja. Un es varu izvēlēties pārmainīt, aizvēl kaut kur citur, identificēties ar citu valsti vai ar citu reliģiju, vai mainīt dzimumu, vai būt kopā ar to cilvēku, ar kuru es vēlos būt, vai vienkārši neiederēties dzimumu lomās, darīt kaut ko citu, kas nav tradicionāli patriarchāli, mainīt savu ķermeni, ģērbties, kā es gribu, darīt, ko es gribu, kamēr es citiem īpaši nekaitēju. Protams, ka tas kaitējuma aspekts atkal ir, nu jā, kas ir tā kaitēšana, jo bieži vien šie te kaut kādi otrās puses cilvēki saka, jā, bet tu ietekmē slikti, tā kā, tu jau tāds okei, nu labi, nu lai būtu, ja, bet tu ietekmē slikti bērnus, un tad man jānēms, bet ja jau es okei, tad kāpēc tu saki, ka es slikti ietekmēju bērnus? Nu jā, tas bērns izaugs tāds kā es, bet es esmu okei, ja. Tur man ir runā kā ar cilvēku, kas, nu, man īsti varbūt, tas nav mans, bet, nu, okei ar tevi, ja, nu, kāds tu esi, nu, labi, es pieņemšu. Te kāpēc tev ir bail, ka tavs bērns izaugs tāds kā es? Tur tā lieta, ka tur jau tam nav nekādas loģikas. Un tātad tajā pusē, ko es uzskatu par labo pusi, kuru pārstāv arī neopagānisms, modernais, lielākajā mērā, ne visā mērā, bet katrā ziņā parastie cilvēki par to ir izvēle. Dzīvot pēc iespējas tā, kā tu gribi dzīvot. Pat, ja tas kādam liekas ļoti dīvaini un nesaprotami, pat, ja kādam tas ir neērti, pat, ja kādam tas ir nozīmē kaut ko nepareizu pēc viņa kaut kādiem reliģiskajiem uzskatiem, kā, piemēram, ir Indijā šī kastu sistēma, kur ir nepieskaramie cilvēki, kuri vispār netiek īsti līdz galam par cilvēkiem uzskatīti.
un kas ir vienkārši drausmīga traģēdija, un arī verdzība, kas ir bijusi, kā citi cilvēki, kur nav baltie, vienkārši ir sliktāki un ir paverdzināmi. Vai ka viņiem ir jāpaliek tur, kur viņi ir, un viņi nav tādi paši cilvēki kā citi. Tolerancei ir šis vienmēr jā, bet kāpēc tu neesi tolerants pret manu netoleranci? Nu, tur jau arī tolerance beidzās. Tas ir pilnīgi normāli, tas nepārkāp toleranci, to mēs visi zinām, un tas ir stulbs arguments. Tādēļ es ļoti stingri esmu tajā pusē, arī enerģētiski draudzējos ar tādiem gariem, kuri pārstāv šo te izvēles brīvību. Un man liels pierādījums tam, ka izvēles brīvībai un tam, ka cilvēki veido uz materiālistiskiem, ateistiskiem un vispār cilvēcīgiem kaut kādiem pamatiem savu dzīvesveidu un savas izvēles, un pēc tam katrs var piederēt kādai reliģijai, bet ka mēs tomēr kopā turamies pie humānisma, pie kaut kāda, es nezinu terminus, es vienkārši nezinu tos terminus, bet ka reliģija ir kaut kas, kam ir jābūt atdalītai no valsts, un ka mēs vienkārši ļaujam cilvēkiem būt pēc iespējas, katram individualitātei. Šīs te valstis, kur tas ir visvairāk izplatīts, ir Ziemeļvalstis, arī Kanāda, Jaunzēlanda, piemēram, un tās ir laimīgākās valstis, visbagātākās valstis, tas ir, Šveice vēl, bet bagātajām valstīm ir, viņas visu laiku ir laimes indeksā un dzīves kvalitātes indeksā visu laiku augšā, un viņas ir tieši sekulārākās valstis, kur vismazāk cilvēki pieder konkrētām tradicionālajām konfesijām. Tas nenozīmē, ka viņiem nav pilnīgi nekādu tādu garīgo uzskatu. Lielai daļai nav, bet ir cilvēki, kuriem ir. Un ir neopagāni diezgan daudz šajās valstīs. Pat diezgan daudz, tieši neopagāni. Un nevis kaut kādi rekonstrukcionālisti, bet arī tieši neopagāni, vikāņi un savu tradicionālo kaut kādu seno ticību pārstāvji, atjauninājumu pārstāvji, nevis seno, jo senājām ir bijis pārāvums un nākas, kā es saku, nav mums Eiropā nekur pilnībā nepārautas tradīcijas, pilnībā saglabājušās no seniem laikiem arī notiešām. Izbeidziet vienkārši. Tur es saskatu, ja ir pasaulē kaut kāda cīņa starp labajiem un ļaunajiem spēkiem, ko es nekadā gadījumā nesaukšu par gaišiem un tumšiem, kas ir, tas pilnīgi nav manā stilā. Tā ir strikta, vienīgā patiesība, kuru tiek uzspiesta citiem, pret izvēli, cilvēktiesībām, brīvību visiem cilvēkiem, kurā mēs vadāmies pēc sekulāra principa un tikai pēc tam atļaujam katram cilvēkam, netraucējot citus un neierobežojot viņu tiesības, izvēlēties katram savu reliģiju vai nekādu reliģiju vai jebkādus uzskatus, kādus vēlamies. Un kad cilvēku tiesību pārkāpumi un citu cilvēku ietekmēšana, ka to nevar attaisnot ne ar kādu reliģiju, arī ne ar manu. Es nevēlos, lai neopagānisms būtu kaut kādā ziņā kaut kāda oficiālā reliģija, ne Latvijā, nekur citur. Nē, es vēlos, lai valsts, civilizācija, viss tas, kas mūs tur kopā tiktu veidots uz pilnīgi sekulāriem pamatiem. Un es uzskatu, ka tas ir labākais civilizācija, kas ir noticis. Un tas, kas šobrīd pasaulē tiek vilkts atpakaļ, es to paredzēju, ka tā būs, un es par to jau stāstīju. Ka mēs mēģinājām iet tajā
manuprāt, labajā virzienā uz individualitāti, uz atļaušanu katram darīt, ko grib, kamēr tas neietekmē citus ļoti izteikti negatīvi. Un, ka tagad tiek atjaunota šī te baznīcas vara un patriarchālisms, pakļaušanās autoritātēm, arī sekulārajām autoritātēm. Nevis katrs cilvēks ir pats par sevi vērtīgs vienalga, cik viņam ir naudas vai kāda viņam ir uzskati, bet katram cilvēkam var būt vērtība arī tad, ja viņš dzīvo ļoti nabadzīgi un vienkārši. Šī te miljardieru bagāto cilvēku dzīvesveida pielūgšana, tad, kad nabagi cilvēki it kā jau pirms lamā, viņi tur visi tur savākušies, sazagušies naudu, ja? Bet tomēr seko līdzi un pielūdz visu šīs slavenības, ja? Tas viss pieder pie tā sliktā ceļa, jo atļaut bagātiem, baltiem vīriešiem, vietām, protams, tie nav baltie, kas ir citās valstīs, bet rietumu pasaulē, baltiem bagātiem vīriešiem pilnībā izsūkt vienkārši valstis, tas viss pieder pie patriarchālisma un ko var saistīt ar šo pašu vienīgo patiesību, jo tur vienmēr tik slikts pretīm. Mēs esam pret tiem citādajiem, mēs esam pret tiem sliktajiem. Un tie citādie bieži vien ir pilnīgi nevainīgi cilvēki, kuri pilnīgi neko sliktu nav izdarījuši. Ja labajā pusē mēs mēģinam atrast kopsaucējus, mēs mēģinam atrast to vispār cilvēcīgo, mēs mēģinam respektēt jebkura cilvēka brīvo izvēli, pat tad, ja mēs viņu līdz galam nesaprotam. Es arī daudz ko nesaprotu. Es varbūt ir likties, ka es pieņemu pilnīgi kuras brīvdomājošas lietas, ja kādas dzīvesveidus, tā nav īstenībā, ja. Es esmu visu kaut ko redzējis, kas man liek justies neomalīgi, kas man nepatika. Bet tas nenozīmē, ka es uzreiz uzskatu, ka tā nedrīkst darīt. Emocijas var būt dažādas, un mums nav jāasociējas tieši jādraudzējas ar tiem cilvēkiem, kuri dara kaut ko, ko mēs īsti nesaprotam, kas mums liek justies neērti, ko mēs negribam. Mēs varam izvēlēties, tur atkal ierties. Mēs jau varam arī nepieņemt kaut kādas lietas, nevis aizliegt, nevis pretoties vai aizliegt tam cilvēkam, bet aizvākt sevi no situācijas. Ja es nevēlos būt ar tādiem cilvēkiem, es ar viņiem vienkārši nedraudzējos. Es neeju tur, kur viņi pulcējās, bet es arī netraucēju viņiem pulcēties viņu vietās, lai viņi dara, ko viņi grib, es daru, ko es gribu. Un tas, kas šobrīd notiek, ir tas, ka pirmo reizi katrā ziņā tādā mūsu rietumu civilizācijas vēsturē, kad baznīca zaudēja spēku, kad beidzot tika Čārlis Darvins parādīja kaut kādu zinātnes sākumu, ja, kad nav vienkārši tā, ka Dievs radīja cilvēkus uz vietas tādu, kādu viņi ir, un ar to visu aizsākās visu šī te, vispār doma par to, ka kaut kāds sekulārisms ir iespējams, jo iepriekš visu laiku reliģijai, kristētībai, rietumu pasaulē, sevišķi un, protams, citām reliģijām citur bija absolūtais spēks, ja, un kad mēs beidzot sākām drusciņu pacelt savu galvu no visas tās sūda bedres ārā, ja, kur ir vienkārši cilvēki ierobežoti, kur viņiem tiek atņemta izvēle, kur tiek ierobežotas sevišķi sievietes, kur tiek ierobežoti, ja kur cilvēki ir kaut kādā ziņā atšķiras no tā uzspiestā katrā vietā citādākā vienīgā patiesība, ja, vienīgā, tikai cik viņu daudz ir, ja. Kad pirmo reizi mēs kā civilizācija kaut kā drusiņi mēģinājām sadoties rokās un atrast kaut kādu vispār cilvēcīgu pamatu, uz kā balstīties, tad tas sāk grūt kopā, jo tas nav izdevīgi šiem te oligarhiem un šai te pasaules kārtībai. Un es neesmu konspirācija teorijās, es neuzskatu, ka tā ir, kad ir kaut kādi ilumināti vai kaut kāds masoni vai kaut kas tam līdzīgs, jo es neuzskatu, ka šie cilvēki ir spējīgi pilnībā vienoties un bīdīt visu kopā. Viņi plēšās savā starpā, es neticu nekādai šādai kopējai konspirācijai, tad ir vienkārši cilvēka daba. Bet vienkārši skatīties, ka tie vienkārši ir cilvēki, kur tiek izsūkti, kā viņi vēl aizvien seko šiem cilvēkiem, kuri atņem viņiem brīvību, atņem viņiem viņu līdzekļus, izsūc viņiem pēdējo dvēseli vienkārši ārā un kā viņi turpina mīlēt šos te
varenos baltos vīriešus, kuri vienkārši atņem jebkādas tiesības uz izvēli un uz cieņu cilvēkiem, tad tur es redzu labo un ļaunumu. Tas ir tas, kur es neuzskatu, ka tam ir kaut kāds sakars ar visu, un tam ir sakars tikai cilvēkiem un ar civilizāciju. Varbūt tas ir aktuāli citām planētām, ko es zinu par citu planētiešiem, bet jā, iespējams, ka tas ir arī ļoti līdzīgi, ko es arī zinātu, es nezinu. Bet tādi man uzskata par labo un ļauno, un man ir lamājuši tieši par visām šīm lietām ļoti daudz cilvēku no ļoti daudzām pusēm, kuriem ir šīs vienīgās patiesības un kuriem ir vēlme vienkārši pateikt, tu esi sieviete, dari sevi sievietes lietas, tu esi latviete, dari sevi latvietes lietas, tu esi tas un šitas, un tev vienkārši ir jāsako šiem te noteikumiem. Es esmu bijusi lamāta un raustīta uz visādām pusēm, kur man būtu jāpiedaras, bet es vienkārši absolūti to norakstu. Varat paklausīties par Erepusi Zaru un par mūžīgo pretinieku. Es uzskatu, ka šis te mūžīgais pretinieks ir labajā pusē. Un nākamais video būs par Demiurga ideju, kur es stāstīšu par to, kas kaut kādā ziņā zem tā visi slēpjas enerģētiski, vairāk dievību ziņā. Un kam šie te nepatīk man tas. Es šeit vienkārši nevaru iztabust tā vārdu ļaunums, jā, es nevaru. Jo tā visa ir civilizācija, tas tādi mēs kā cilvēki esam, tas ne visi viņi, protams, ir, kas pieder šīm tā enerģētiskajām struktūrām vai šīm tā idejām ir ļauni cilvēki, kādā ziņā, es tā nesaku. Bet nākamais video turpinās šo pašu tēmu, ko es saku dievturību, kas pārstāv klusēja sieviete variantu, neklusēšu. Un pat varbūt neidentificēšos obligāti tikai kā sieviete. Man bija pilnīgi pie dirsas. Tātad turpināšu par šīm te tēmām nākamajā video.